katrai tautai ir savi varoņi, un katra tauta godā savus varoņus. Tāpēc aizvien vairāk un vairāk dažādās Latvijas vietās tiek uzstādīti baltie krusti ar piemiņas plāksnēm, kurās iegravēti cīņās par savas dzimtenes brīvību kritušo vārdi. 5. septembrī Eglaines pagastā pie Červonkas kapiem tika atklāta un iesvētīta vēl viena piemiņas vieta – baltais krusts un stēla Latvijas partizāņu apvienības Ilūgsas pulka lietuviešu rotas piemiņai. Ikvienai piemiņas vietai ir arī sava vēsture, kuru mums būtu jāzina. Un tādēļ šodien es vārdu gribu dot jūras spēku virsleitnantam, vēsturniekam Jānim Viļumam. Augsti godātie nacionālie partizāni, karavīri, dāmas un kungi. Vēlētos sniegt nelielu vēsturisku ieskatu par to dienu notikumiem, jo ne jau visiem ir zināms, kas šajā laikā norisinājās. It īpaši to var teikt par jaunāko paudzi. Jāteic, ka partizāņu kara laikā gar visu Latvijas un Lietuvas pierobežu bija vērojama latviešu un lietuviešu nacionālo partizāņu sadarbība. Taču visplašāk tā izpaudās tieši šeit, Sēlijā, toreizējos Ilūgstes un Jēkabpils apriņķos. Sadarbība izpaudās gan izveidojot jauktas lietuviešu latviešu nacionālo partizāņu grupas, gan arī izveidojot sakarus savstarpējus, lai nepieciešamības gadījumā spēt apvienoties un veikt kopīgas akcijas pret padomju okupācijas varas pārstāvjiem. Un šodien es vārdu gribu dot Lietuvas Nacionālo partizāņu apvienības vadītājam Jonasam Čeponim. Brangus susirinkusieji Latvijos žemėje. Mus žuvusieji sukvietė čia pabūti, pasisemti stiprybės, pasiaukojimo dvasios dabarties dienomis. Ir žuvusieji šiandien kartu su mumis. Jau prieš 90 metų šią žemę Lietuvos kariai ir partizanai, kurie čia yra kitose kapelėse palaidoti, jau gynė mus. Jų dvasia lydėjo partizanus visą gyvenimą. Šiandien mišių metu Subatėje girdėjome iš gerbiamų kunigų pasakymų, nurodymų, kaip reikia šiandien mums būti stipriais, kaip reikia būti pasiruošusiais kovai, kadangi šiandien bolševikai dar mūsų tarpe gyvi vaikšto ir rezgia pinklės, kaip mūsų tautas Lietuva, Latvija ir Estija sukiršinti, kadangi Maskvos ranka pasiekia mus dar. Turime rasti stiprybės
rasti pasiaukojimo dvasios, kovoti, nepasiduoti. Kartu dirbdami, kartu kovodami ir šitie partizanai, kurie žuvo Latvijos žemėje, kartu kovojo, kartu sėmėsi stiprybės išsilaikyti, bet dėja 50 metų turėjome vargti, žūti, eiti tremties keliais, kankinimo kamerose, būti kankinamais. Noslēgumā jūs uzrunās Ilūksnes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Lūdzu. O dabar kalbės Ilūksnes apskrities pirmininkas Stefanas Rāznas. Godātie svētbrīža dalībnieki, ļaudis no Latvijas un ļaudis no Lietuvas. Es no sirds jums pateicos par šo brīdi, kad jūs esat šeit, mūsu novadā, pie šīs piemiņas zīmes Baltā krusta atklāšanas. Tas ir kārtējais notikums, kad mēs novadā uzstādam šo piemiņas zīmi mūsu tautas varoņiem, neatkarības cīnītājiem. Un šis notikums ir īpaši svarīgs, jo šī piemiņas zīme vēstī to laika notikumus, kad roku rokā blakus cīnījās gan Latvijas, gan Lietuvas karavīri. Un es no visas sirds gribu izteikt pateicību Latvijas Nacionālo partizāņu apvienībai, tās priekšsēdētājam Ojāra kungam, izteikt pateicību Lietuvas Nacionālo partizāņu apvienībai, tās priekšsēdētājam Jonasa kungam. Un es arī no visas sirds gribu pateikties Gunāra kungam, kad viņi ar lielu neatlaidību un enerģiju mums, mūsu novadā, apzina šīs te vēsturiskās vietas, un mēs kopīgiem spēkiem viņas iezīmējam nākamajām paaudzēm. Un mums tuvākā laikā ir iecerē atkal uzstādīt vienu piemiņas zīmi, balto krustu, Dvietes neatkarības cīnītājiem. Un tāpēc es vēlreiz no sirds pateicos jums visiem. Es pateicos šī pasākuma organizatoriem, pateicos Ilūksnes kultūras centra kolektīvam, Pūtēju orķestrim, Zemes sardzei par šo dāvāto skaisto brīdi. Un būsim vienoti, turēsim sirdī un godināsim savu tautu vēsturi, godināsim savu tautu varoņus, godināsim un leposimies ar savu tautu brīvības cīnītājiem. Paldies!